Pielāgoti dažādiem pasākumiem, lai viņu var transformēt gan koru pasākumiem, gan deju pasākumiem, gan festivāliem un dažādām citām aktivitātēm. Aktīvi tiek strādāts arī pie pilsētas apzaļumošanas, izveidotas jaunas košumdobes un apstādījumi. Līdz pilsētas svētkiem plānots pabeigt arī jauno bērnu un jauniešu atpūtas laukumu Pārciņā pie mūzikas skolas. Domāts tā, ka ir divām vecuma grupām, ir mazākiem bērniem un lielākiem bērniem, kur darboties divas konstrukcijas būs mazākiem bērniem, viena lielākiem bērniem līdz 11 gadiem. Būs divas atspēršūpoles un 5 soliņi, kur vecākiem apsēsties. Pirms gada tika atklāta rekonstruētā Madonas kartingu trase, un tā kļūsi populāra un atzīta arī starptautiski. Vasarā ieplānots jau 7 sacensības un vairāki treniņi. Pašlaik notiek trases uzlabošanas darbi. Radās nepieciešami būvēt lielāku stāvoklumu. Visi pārējie darbi pa lielam ir pabeigti. Būvējam arī augšā tādu mājiņu, kur nāks iekšā kartingu noma, varēs cilvēki atnākt un iznomāt kartingus, pabraukt, kurš gribētājs. Tā kā attīstās pamazām. Madonas pilsētas svētkos 4 dienu garumā plānoti vairāki 10 aktivitāšu un pasākumu visām vecuma grupām. Gan pilsētas centrā, gan estrādē, gan pilsētas bibliotēkā. Kā jau tradicionāli būs gan nakts koncerts pie Strūklakas, gan dažādas radošās aktivitātes, gan arī sporta aktivitātes, tobumbas turnīrs. Atkal šogad Madonā notiks Minerālijas Madona 2014. Protams, neizpaliks arī izrāde bērniem. Un piektdienas vakarā Madonas kultūras namā